Labdien! Šodienas webinārā es, zvērnāta advokāte Līga Fjodorova un mans kolēģis, zvērnāts advokāts Ivo Maskalāns, runās par līguma nosacījumiem, kā efektīvi aizsargāt intelektuālo īpašumu līguma attiecībās tā, lai šie līguma nosacījumi būtu saskaņā gan ar intelektuālo īpašumu tiesību regulējumu, gan arī saskaņā ar konkurences tiesību prasībām. Jautājumus jūs variet uzdot Q&A sadaļā rakstiski, un vēlāk būs pieejams arī šī webināra ieraksts. Iemeslu tēmas izvēlei mums deva mūsu pieredze, veicot tā saucamos legal due diligence uzdevumus, kas ir juridiskā izpēte, kuru procesā mēs vērtējam tātad līguma saistību formulējumu un vai viss ir pietiekami korekti noformulēts attiecībā uz to, kas ir intelektuālo īpašumu tiesību īpašnieks, vai atsavinājums ir noformulēts korekti. Gadījumā, ja intelektuālo īpašumu īpašnieks ir kāda cita persona, vai licence ir korekti noformulēta. Dažkārt vai tiesību īpašnieks vai arī izmantotājs līgumos ir iekļāvuši tādas noteikumus, kas acīm redzami ierobežo konkurenci. Un tad ir jāvērtē arī tas, vai šāda veida ierobežojumi ir sadarīgi ar imperatīvajām konkurences tiesību normām. Šķiet, ka nav diskusijas par to, ka visefektīvākais intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzības veids ir reģistrācija, proti reģistrējot preču zīmi, dizaina paraugu, patentu, jo tad atkrīt diskusija par to, kas ir tiesību īpašnieks, jo to mēs redzam no reģistrācijas apliecības, un tad mēs varam ļoti skaidri secināt, kurš tad galu galā ir tiesīgs lemt par šo intelektuālo īpašumu tiesību objektu izmantošanas kārtību. Taču sarežģītāka situācija ir attiecībā uz tiem gadījumiem, kad runa iet par nereģistrējumu intelektuālo īpašumu tiesību objektu, proti autortiesībām, vai arī, kad situācija ir jārisina un skaidri šie noteikumi jāatrunā līdz brīdim, kad attiecīgi tiek veikta šī intelektuālo īpašumu tiesību reģistrācija ar preču zīmi, ar patentu vai dizaina paraugu. Atšķirībā no atsevišķām anglosakšu jurisdikcijās spēkā esošajiem noteikumiem, kuros ir paredzēts, ka tiesības uz pasūtītu darbu pāriet pasūtītājam un šo tiesību radīšanas finansētājam, tad Eiropas tiesības un arī Latvijas tiesības paredz gluži pretējo. Tās paredz, ka intelektuālās īpašuma tiesības pieder tai personai, kas šīs tiesības ir radījusi. Tas attiecās gan uz darbinieka radītu darbu, tātad autora mantiskās un personiskās tiesības attiecībā uz darbinieku radītu darbu pieder darbiniekam, tāpat tās arī uz pasūtītu darbu, tad autora mantiskās tiesības uz pasūtītu darbu, neskatoties uz to, ka kāda cita persona ir bijusi tā, kas nodrošina vai nu finansējumu, vai nu darba radīšanas vidi vai citus apstākļus, neskatoties uz minēto autora mantiskās tiesības pieder autoram. Ir atsevišķas nianses, kuras autortiesību likums un patentu likums paredz attiecībā uz specifiskiem šiem autortiesību, jeb intelektuālo īpašumu tiesību objektiem, proti, piemēram, autortiesību likums saka, ka tiesības uz datorprogrammu pieder darba devējam, ja datorprogramma radīta pildot darba uzdevumu. Arī šajā situācijā mums ir jāvērtē, kam pieder datorprogramma, vai tā pieder darbiniekam vai darba devējam. Mums ir skrupulozi jālasa, kādi ir darba līgumā paredzētie
pienākumi, vai tie aptver programmēšanu, vai arī ir kāda cita dokumentācija, kas sniedz pamatu mums secināt, ka datorprogramma ir radīta pildot darba uzdevumu, uz ko kā rezultātā mēs varam paļauties, ka datorprogramma pieder darba devējam, nevis darbiniekam. Līdzīgi arī patentu tiesībās ir noteikums, ka tiesības uz patentu pieder darba devējam, ja izgudrojumi ir radījis darbinieks, kura darba pienākumi specifiski ietver šo izgudrotāju darbību, pētniecību, projektēšanu. Savukārt, tajos apstākļos, kad darba pienākumos šāda veida darbība neietilpst un izgudrojums ir radīts faktiski darbiniekam uz kādas pašiniciatīvas pamata, bet kas ir saistīts ar darba devēja saimnieciskās darbības jomu, tad lielākais, uz ko darba devējs var cerēt, ir tiesības šo darbu izmantot. Taču darba īpašnieks un tiesības uz patentu, kā patentu īpašniekam, aizvien pastāv darbiniekam. Lai šādas situācijas risinātu, ir svarīgi vienoties par to, kam tad pieder autora mantiskās tiesības. Kurš ir tiesīgs lemt par darba tālāku izmantošanu, lemt par atlīdzību, lemt ar kādiem noteikumiem šo darbu atļauj vai aizliedz izmantot citām personām. Un, ja mērķis šajos līgumos, kuru spektrs var būt visdažādākais, sākot ar darba līgumiem, līgumiem ar valdes locekļiem, līgumiem par pasūtītu darbu, proti projektēšanas līgumiem vai datorprogrammas aplikācijas izstrādes līgumiem, mājaslapas uzturēšanas un satura veidošanas līgumiem. Ja atbilstoši šiem līgumiem līguma puse vēlās, lai šīs autora mantiskās tiesības pārietu pasūtītājiem, tad ārkārtīgi svarīgi ir atrunāt šo mantisko tiesību atsavināšanas kārtību un aspektus. 2023. gada aprīlī spēkā stājās ārkārtīgi apjomīgi grozījumi autortiesību likumā, kas attiecībā uz šo tiesību nodošanu ieviesa jaunu terminoloģiju un jaunu kārtību. Pirmkārt, likumdevējs izvēlējās turpmāk šīs situācijas, kad tiesības tiek nodotas attiecībā uz šiem gadījumiem izmantot jēdzienu tiesības tiek atsavinātas. Un jāpiekrīt likumdevējam, kad ir iesakāms izvairīties no vārda nodot, izmantot, jo ar šādu formulējumu dažkārt ir ārkārtīgi liels grūtības noskaidrot, kāda ir patiesā pušu griba, vai nodot tiesības izmantot būtu vērtējami kā licence, savukārt šīs mantiskās tiesības paliek aizvien pie darba radītāja, pie darba autora, vai arī pušu vēlme ir bijusi šīs autora mantiskās tiesības nodot tādā veidā, ka turpmāk šo tiesību īpašnieks ir attiecīgi tiesību ieguvējs. Tātad svarīgi atrunāt, kad notiek tiesību atsavināšana, nevis tiesību nodošana, un veicot un izstrādājot mums šīs klauzulas, tad arī pieturēties pie likuma šīs terminoloģijas. Vienlaicīgi ar pušu gribu formulēt šo atsavinājumu, ir svarīgi atcerēties, ka likums tagad paredz, ka ir tiesības atsevināt ne tikai tiesības kopumā, bet kādu atsevišķu tiesību izmantošanas veidu. Piemēram, atsevināt tiesības retranslēt, bet neatsevināt tiesības reproducēt. Vai arī vienoties, ka tiesības tiek atsevināts attiecībā uz visiem tiesību izmantošanas veidiem. Tāpat tās likums paredz, ka tiesību atsavināšana var būt ierobežota termiņa ziņā. Tas ir vēl viens aspekts, ar ko būtu jārēķinās, formulējot šo mantisko tiesību atsavināšanas klauzulu. Visbeidzot,
Un pats, tā teikt, biežākais klupšanas akmens attiecībā uz mantisko tiesību atsevināšanas klauzulu formulējumu ir tas, kad ir nepieciešams vienoties par teritoriju, attiecībā uz kādu tiks uzskatīts, ka šīs atsevinātās tiesības attiecās. Un gadījumā, ja nav norādīta teritorija, uz kuru mantiskās tiesības ir atsevinātas, tad atbilstoši likumam tiek uzskatīts, ka atsevinājums ir spēkā tikai un vienīgi attiecībā uz to valsti, kurā ir noslēgts līgums. Tātad, ja abi subjekti ir no Latvijas un līgums ir noslēgts Latvijā, atbilstoši kuram, tad vienojās, kad autora mantiskās tiesības tiek atsevinātas tiesību ieguvējam. Un, ja nav vienošanās par to, ka šis atsevinājums attiecās uz Eiropu vai visu pasauli kopumā, tad, piemērojot jauno šo autortiesību likumu regulējumu, atsevinājums tiks uzskatīts par spēkā esošu attiecībā uz to valsts teritoriju, kurā līgums noslēgts, tātad Latviju. Daudz sarežģītākas ir situācijas, kādas mēdz gadīties, tad, ja tiek piesaistīti ārvalstu programmētāji vai ārvalstu darba radītāji, autori. Piemēram, vienā no neseniem legal due diligence procesiem mēs vērtējām šķietami korekti noformētu intelektuālo īpašumu tiesību atsevināšanas līgumu, taču tajā nebija norādīts teritorija attiecībā, uz kuru šis atsevinājums ir spēkā esošs. Un šajā konkrētajā gadījumā līgumu parakstīja digitālā formātā ar digitālo parakstu. No Latvijas to parakstīja Latvijas puse, savukārt pēdējā puse, kas līgumu parakstīja, bija Ukrainas persona, kas atradās Ukrainā. Tātad jautājums ir par to, vai kurā teritorijā tiek uzskatīts, ka līgums ir noslēgts. Ja mēs vērtējam, ka līgums ir noslēgts tajā teritorijā, kuras puses pēdējā parakstīja līgumu, tad attiecīgi šīs tiesības tiek uzskatītas par atsevinātām tikai attiecībā uz šo konkrēto teritoriju, kas konkrētajā gadījumā bija Ukraina. Protams, ka tas ir pārsteigums tiesību ieguvējiem, personai, juridiskai personai, kas savu produktu attīsta, kas atrodas Latvijā un savu produktu attīsta Latvijā ar mērķi to piedāvāt izmantošanai tālāk citās valstīs, secinot, ka patiesībā negluži tas bija sākotnējais nodoms vienoties par šo mantisko tiesību atsevināšanas teritorijas ierobežojumu faktiski tikai attiecībā uz Ukrainu. Tātad teritorija attiecībā uz kuru tiek atsevinātas autora mantiskās tiesības ir viens no būtiskākajiem elementiem. Un pašlaik es teiktu, ka biežāk pieļautā kļūda formulējot šīs tiesiskās attiecības un šo atsevināšanas tiesību kārtību. Tāpat tās autortiesību likums kopš 2023. gada aprīļa paredz, ka par tiesību atsevināšanu vai par tiesību izmantošanas tiesību piešķiršanu, jeb licences izdošanu autoram pienākās taisnīga atlīdzība. Likums arī ieskicē tādu skaidrojumu, ko nozīmē taisnīga atlīdzība, proti tā atbilst atsevināmo mantisko tiesību ekonomiskajai vērtībai un tā veido samērīgu daļu no tiesību vai darba izmantošanas rezultātā gūtā labuma. Tas nozīmē, ka mums ir jāvērtē, vai šī atlīdzība ir atbilstoša gan tam, kādam mērķim darbs tiek izmantots, kādā veidā, vai tie ir visi izmantošanas veidi, kādā teritorijā, un galu galā kāds ir šis ekonomiskais labums, kuru tiesību izmantotājs gūst no atsevinātajām tiesībām. Likums arī paredz prezumpciju, ka darba samaksu, ko autors saņēmis darba attiecībās, uzskatām par taisnīgu atlīdzību, bet arī šī ir tikai, tā teikt, likumā paredzēta prezumpcija, kuru darbinieks, ja tas uzskata savādāk, ņemot vērā konkrētos viņa radītā darba izmantošanas apstākļus, ir, protams, arī tiesīgs apstrīdēt, un šāds risks ir jāņem vērā
darba devējam. Šajā slaidā mēs esam izvēlējušies 3 nevisai veiksmīgus tiesību atsavināšanas formulējumus, kuros patiesībā no kuru formulējumu mēs tikai varētu nojaust, kāda ir bijusi tiesību ieguvēja griba, bet dēļ tā, ka šie formulējumi ir ārkārtīgi neveiksmīgi, patiesībā tie nedod risinājumu un skaidrību, kam tad pieder šīs te autorimantiskās tiesības uz līguma ietvaros radītu darbu. Piemēram, pirmais piemērs ir, kad valdes loceklis piekrīt, ka tiesības, kas ir līgumā citā punktā definētas, tiek automātiski nodotas izmantošanai sabiedrībai bez jebkādas atsevišķas kompensācijas vai atlīdzības un uz visu attiecīgo tiesību spēkā esamības laiku. Pirmkārt, šeit tad ir tā neskaidrība, vai pušu griba būtu bijusi atsevināt intelektuālās īpašuma tiesības vai tikai atļaut izmantot. Tātad, vai tiesības tiek nodotas izmantošanai, vai kāda ir tas juridiskās sekas vai mantiskās tiesības turpmāk pāriet sabiedrībai, vai tās aizvien paliek valdes loceklim un sabiedrībai ir tikai tiesības attiecīgi šīs radītos darba rezultātus izmantot. Otrs klupšanas akmens šajā klauzulā, protams, ir bez jebkādas atsevišķas kompensācijas vai atlīdzības, kas ir klāji pretrunā tam autortiesību likuma nosacījumam, kad autoram par darba atsavināšanu vai arī par darba izmantošanas tiesību piešķiršanu pienākās taisnīga atlīdzība. Tādā civilizētā, ja tādā pārdomātākā veidā mēs šo klauzulu būtu formulējuši, ka atlīdzība par tiesību atsavināšanu ir iekļauta tajā kompensācijā, ko valdes loceklis saņem par savu pienākumu izpildi. Taču atrunāt, ka šāda kompensācija vai atlīdzība nepienākās vispār, ir visdrīzāk spēkā neesoši, ja ne neskaidrību ieviesošs nosacījums. Kāds cits piemērs savukārt saka, ka tātad paredz, ka pasūtītājiem ir īpašuma tiesības uz visiem dokumentiem un materiāliem, kuri tiek radīti pakalpojumu sniegšanas laikā. Visdrīzāk, jo ka pušu griba šeit nebija vienoties par to, kuram pieder īpašuma tiesības uz materiāliem nesējiem, uz dokumentiem kā papīriem vai materiāliem kā kaut kādiem fiziskiem objektiem, bet šeit acīm redzami puses būtu gribējušas atrunāt to, kam pieder intelektuālās īpašuma tiesības uz šajos dokumentos un materiālos esošo saturu. Taču atkal, ņemot vērā palīgā civil likuma tiesību normas, kas noteikti kādā veidā interpretējami ir neskaidri noteikumi, tie ir interpretējami par labu parādniekam, un šajā gadījumā tiesību ieguvējam būtu bijis pienākums izteikties skaidrāk, tad kas šeit ar šo klauzulu patiesībā ir domāts. Un visbeidzot arī trešais piemērs, tātad, kurā puses ir vienojušās, kad saskaņā ar šo līgumu pasūtītājs iegūst neekskluzīvas, teritoriāli neierobežotas konkursam iesniegto projektu metu izmantošanas tiesības. Ļoti iesakāms mēģināt vienkāršotāk izteikties un arī tad atrunāt, ja tās ir tikai izmantošanas tiesības, tātad faktiski licences tiesiskās attiecības, tad būtu svarīgi atrunāt attiecībā uz kādiem tiesību izmantošanas veidiem. Katrā ziņā šādā veidā formulēts gribas izpaudums nebūs pamats uzskatīt, ka mantiskās tiesības ir atsavinātas par labu pasūtītājam. Ja pušu griba ir vienoties nevis par autormantisko tiesību atsavinājumu tiesību ieguvējam, bet gan tikai par tiesībām izmantot attiecīgo darbu, tad mēs pievēršam uzmanību tādiem elementiem, kā
kas uzskaitīti šajā un turpmākajā slaidā, un tie arī ir tie, kas ir tie tipiskie licences līguma trūkumi. Proti atrunāt skaidri un gaiši, vai tā ir ekskluzīva licence vai vienkārša licence. Tātad, ja tā ir ekskluzīva licence, tad pieņemams, ka tikai licenciātam, ja licences ņēmējam, ir ekskluzīvas, ir izņēmuma tiesības izmantot šo konkrēto darbu. Savukārt, ja runa ir par vienkāršu licenci, tad tiesības izmantot darbu saglabā gan pats tiesību īpašnieks, gan arī šim tiesību īpašniekam ir tiesības lemt par šī paša darba tiesību izmantošanas piešķiršanu citām personām. Tāpat tās ir jāatrunā licencēto tiesību loks, kas var būt tikai, piemēram, retranslēšana, vai tikai reproducēšana, vai tikai raidīšana, vai kāds cits izmantošanas veids. Var vienoties arī, ka licence attiecās uz visiem autortiesību likuma 15. pantā minētajiem mantisko tiesību izmantošanas veidiem. Tāpat kā tiesību atsavināšanas gadījumā arī licences līgumā ir svarīgi atrunāt teritoriju. Un, ja nav norādīta teritorija, uz kuru mantiskās tiesības attiecīgi tiek licencētas, tad tiek uzskatīts, ka licence ir spēkā attiecībā uz to valstu, kurā ir noslēgts līgums. Tad vēl viena nianse, kas ir jāpievērš uzmanību sastādot licences līgumu. Un es teiktu, ka visbiežākais vai populārākais šis klupšanas akmens attiecībā uz licencēm ir termiņš. Atbilstoši autortiesību likumam ir svarīgi atcerēties, ka likums paredz, ka ja licence nav ierobežota laika ziņā, tad tiesību īpašnieks var izbeigt licences līgumu vai atsaukt licenci 6 mēnešus iepriekš paziņojot uzteikumu. Un turklāt autortiesību likums saka, ka nav spēkā vienošanās, kas ir pretēji šim noteikumam. Tā rezultātā šķietami tāds tiesību ieguvējam labvēlīgs formulējums patiesībā ir spēkā neesošs. Piemēram, šajā gadījumā, kurā ir piemērojams autortiesību likums un kurā puses ir vienojušās, tātad, ja un tik tālu, cik tālu saskaņā ar likumu nav iespējams nodot īpašuma tiesības uz tiesībām no autora sabiedrībai, autors ar šo piešķir sabiedrībai ekskluzīvas, beztermiņa, neatsaucamas, sublicējamas, bezatlīdzības un tā tālāk tiesības. Tātad tikko, kā mēs piemērojam autortiesību likumu un redzam, ka šīs tiesības ir beztermiņa, tad pirmkārt mēs vairs nevaram vienoties par to, ka tās ir neatsaucamas, jo šāda vienošanās ir spēkā neesoša. Atbilstoši autortiesību likumam, beztermiņa licence vai licence, kas nav ierobežota ar noteiktu termiņu, tiesību īpašnieks ir tiesīgs atsaukt jebkurā laikā par to brīdinot 6 mēnešus iepriekš. Protams, arī komentārs par to, vai licence var būt bezatlīdzības, jo īpaši situācijā, kad tiesību izmantošana acīm redzami ir komerciālos nolūkos, jautājums, vai tā bezatlīdzības vienošanās ir spēkā esoša. Protams, arī ir vēl citi licences līgumu elementi, kuriem ir īpaši jāpievērš uzmanība. Piemēram, izstrādājot datorprogrammu un vienojoties par licenci, ir svarīgi aptvert, vai licence attiecās uz datorprogrammas atjauninājumu, vai arī uz kaut kādiem modernizētiem šīs pašas datorprogrammas modernizētām versijām, vai ir tiesības izsniegt apakšlicences, jo īpaši, ja uzņēmums ir grupas uzņēmums un šo licenci ņem konkrēti viena juridiskā persona, tad ir ļoti precīzi jāatrunā, vai ir tiesības izsniegt apakšlicences, vai arī skaidri un gaiši atrunāt, ka šīs licences ņēmēji ir visa uzņēmuma grupa, uzskaitot, kas ir tieši šīs personas. Protams, ka ārkārtīgi sāpīgi ir tā situācija, kad mēs konstatējam, ka mums ir tiesības, licencētas tiesības izmantot
trešās personas intelektuālo īpašumu. Mēs par to maksājam atlīdzību, esam vienojušies ar tiesību īpašnieku. Tā pašā laikā mūsu konkurents šīs tiesības izmanto bez atlīdzības un nevienojoties. Un sāpīgs ir tas gadījums, kad tiesību īpašnieks neveic nekādus efektīvus līdzekļus, lai apkarotu šo situāciju, un kas patiesībā nostāda mani kā tādu tiesību ievērotāju nelabvēlīgākā situācijā nekā tas, kas ir tiesību pārkāpējs. Tad ļoti svarīgi arī šajos licences līgumos, vai tā ir retranslēšana vai raidīšana internetā vai jebkāda cita veida izmantošana, ir svarīgi atrunāt, kad tiesību īpašnieks uzņemās atbildību un pienākumu veikt šo tiesību uzraudzību arī tajos gadījumos un veikt pretpasākumus, ja šo darbu izmantošanu trešās personas veids bez atlīdzības un bez attiecīga tiesiska pamata. Kā jau šī semināra mērķis ir vērtēt arī ar konkurences tiesībām saistītus aspektus, kurus puses itin bieži iekļauj savos līgumos, jo īpaši licences līgumos, piemēram, tādus, kas ierobežo teritoriju, kas ierobežo tiesību izmantošanu konkurentiem, vai arī uzliek pienākumu, kad līdzīgas funkcionalitātes programmas vai aplikācijas netiks izstrādātas arī konkurējošiem subjektiem. Lai šos aspektus vērtētu, tad ir jāicina palīgā ne tikai intelektuāla īpašuma tiesību speciālists, bet arī advokāts, kas specializējās konkurences tiesībās. Un ar to tad es dodu vārdu savam kolēģim Ivo. Paldies, Līga. Paldies arī par visaptverošo stāstījumu par intelektuālā īpašuma lietām. Šodien es runāšu par konkurences tiesību aspektiem intelektuālā īpašuma tiesību kontekstā. Pirmais, ko es gribēju pateikt, kad varbūt sāk ar tādu nelielu disclaimeru, ka šī tēma tiešām ir sarežģīta un es neieteiktu jums pieņemt gala lēmumus par šiem jautājumiem, varbūt ņemot vērā, piemēram, šīs dienas prezentāciju, kura jums visiem tiks nosūtīta, un par šiem jautājumiem, tiešām kā juristiem patīk teikt, būtu jāpadomā par katru jautājumu atsevišķi, ņemot vērā katras lietas specifiskos apstākļus. Un savādāk patiecībā to darīt arī nevar, kas arī izrietēs no tā, ko es tālāk arī mēģināšu teikt. Līdz ar to tas mums šodienas uzdevums varbūt būtu pastāstīt, varbūt no sākuma arī iedot tādu teorētisku ietvaru, kā šīs tiesības savā starpā balansē, lai varbūt kļūtu skaidrāk tā loģika, kādā mums būtu visiem jādomā par to, vai attiecīgais noteikums ir atļauts vai aizliegts, un tad tas otrs uzdevums varbūt pievērst uzmanību tādiem spilgtiem piemēriem, ko jūs redzat, piemēram, kādā licences līgumā vai līgumā par citas intelektuālā tiesību izmantošanu, pat tā saucamiem red flag. Ja jūs redzat šo noteikumu, tad lai mums būtu skaidrs, ka šo noteikumu spēkā esamība vismaz būtu jāapdomā. Pašā pirmajā slaidā ir šis citāts no Eiropas komisijas tādām vadlīnijām vai pamatnostādnēm, kuras raksturo to, kura atbild uz jautājumu, vai starp šīm tiesībām pastāv konkurence. Tātad, vai starp konkurences tiesībām un intelektuālā īpašuma tiesībām pastāv konkurence, jo sākotnēji tas varētu šķist, ka noteikti tā ir, jo intelektuālā īpašuma tiesību mērķis ir tik vien var ierobežot šo kādu konkrētās tiesības izmantošanu, savukārt konkurences tiesību mērķis ir padarīt šo izmantošanu pēc iespējas plašāku, lai tā konkurence būtu pēc iespējas atvērtāka. Bet, kā mēs redzam no šīm vadlīnijām, nebūtu tas nav. Abu tiesību pamatmērķis ir patērētāja labklājība. Protams, ka patērētāja labklājība nevar būt bez pietiekamas aizsardzības inovatoriem, tādiem cilvēkiem, kas rada šo intelektuālo īpašumu tiesības un loģiski arī vēlas šo savu radījumu kaut kādā veidā aizsargāt. Tas, par ko būtu jādomā, lai šī aizsardzība nebūtu tik plaša, kā tās aizsardzības rezultātā tiktu pilnībā
likvidētu konkurenci. Tad par to, kad vispār konkurences tiesības interesējās par intelektuālā īpašuma jautājumiem, un tas ir tajos gadījumos, kad šis līgums par intelektuālo īpašumu skar preču vai pakalpojumu pirkšanu vai izplatīšanu. Nu, piemēram, ir kaut kāds zāļu ražotājs, kurš patentē noteiktu tehnoloģiju, veidu, kā šīs zāles tiek ražotas, un, piemēram, ar licences līgumu nodod šo zāļu ražošanas tehnoloģiju kādam vai konkurentam vai citai personai. Tad mums skaidrs, ka šī darbība ir vērsta uz to, lai šo ražošanas procesu izmantot, un tā rezultātā tiktu radītas zāles, kas vai kurš cits produkts, un tad konkurences tiesības interesējāt par intelektuālā īpašuma jautājumiem. Savukārt, ja šis ir tās tīrais intelektuālo īpašumu jautājums, kā piemērs sponsorēšanas līgums par kaut kādu preču zīmi izmantošanu vai nosaukumu izmantošanu, kā piemērs, piemēram, mums visiem labi zināmais Rimī maratons. Nu, tad konkurences tiesības par šādiem tīrajiem intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem neuztraukās, un arī šīs attiecības konkurences tiesības neregulē. Tiesību veidi, tātad uz ko var attiekties konkurences tiesības, kā jūs redzat, ir ļoti, ļoti plaši. Tas patenti droši vien ir viens no tiem izplatītākajiem tiesību veidiem, kas tiek nodots izmantojot licenci, bet tikpat labi, kas attiecās uz preču zīmēm, dizaina paraugiem, faktiski visiem šiem tiesību veidiem, ko jūs redzat. Un tagad tad varbūt pievēršoties par tādām vispārīgākajām patiesībām, vispār vertikālajās attiecībās. Ja vertikālās attiecības, tas nozīmē attiecības starp pusēm, kas nav konkurenti. Un visos izplatīšanas līgumos tādi standarti noteikumi, kas ir pakļauti konkurences regulējumam, ir šī ekskluzīvā izplatīšana. Ekskluzīvā izplatīšana nozīmē ne tikai runājot par intelektuālā īpašuma tiesībām, bet tādā vispārīgā izpratnē. Tas nozīmē, ka preču ražotājs vai vairumtirgotājs dod tiesības preču mazumtirgotājiem vai kādai citai personai ekskluzīvi izplatīt šīs preces noteiktā teritorijā, kas ir biežāk, ir, piemēram, valsts. Piemēram, ekskluzīvs kaut kādas preces izplatītājs Latvijā. Un tad tā loģika, domājot par to, vai šāds noteikums ir atļauts vai nē, ir cieši saistīta ar tirgus varu, gan šīs preces izplatītāja tirgus varu, gan šīs preču ražotāja tirgus varu. Un tad tas vispārīgais pienākums mums ir jāvērtē konkrētais tirgus. Ja šo abu pušu tirgus daļa ir zem 30%, tad šāda ekskluzīva izplatīšana, ekskluzivitātes iecelšana, viņa ir atļauta. Un tas darbojas arī otrā virzienā. Proti, šis nekonkurēšanas pienākums, ja, piemēram, šis izplatītājs apņemas neizplatīt konkurentu preces, piemēram, ir tāds Latvijā iecelts izplatītājs, kas izplata, piemēram, Google vietālruņus, un tad viņš apņemas neizplatīt Samsung vai Apple vietālruņus. Tas konkurences tiesību izpratnē ir uzskatāms par šo nekonkurēšanās vienošanos, un tā arī ir vai nu atļauta, vai nu aizliegta, ņemot vērā pušu tirgus svaru, ko mēs nosakām vērtējot konkrēto tirgu. Tātad, ja šī abu pušu tirgus daļa ir zem 30%, tad šāda vienošanās tiek uzskatīta par atļautu. Tad te nāk klāt vēl tas punkts par šīs vienošanās termiņu, ja šī vienošanās ir noslēgta termiņu līdz 5 gadiem, tad tas arī ir kaut kāds papildus nosacījums, lai šī vienošanās noteikti tiktu uzskatīta par atļautu. Nu, tas pats attiec tas pats domāšanas princips, un tie paši principi attiec arī uz noteikumiem par intelektuālo īpašumu tiesību piešķiršanu. Proti, tīri pati par sevi ekskluzivitātes piešķiršana uz kaut kādu intelektuālā īpašuma objektu, piemēram, ekskluzīva licence uz patenta izmantošanu. Pati par sevi viņa nepārkāpjas konkurences tiesības. Tomēr
viņa var pārkāpt šīs konkurences tiesības, ņemot vērā katras lietas specifiskos apstākļus. Un tie specifiskie apstākļi, visbiežāk viņi ir, nevis visbiežāk, bet pirmkārt viņi ir saistīti ar tirgus par šo tirgus daļu konkrētajā tirgu. Cik šī tehnoloģija pati par sevi vai cik šis tehnoloģijas īpašnieks ir liels tirgus dalībnieks. Un tādēļ varbūt pievēršoties tam mehānismam, kā konkurences tiesību to aizliegto vai neaizliegto darbību vērtē, ir šis darbības princips. Konkurences likumā un līgumā par Eiropas Savienības darbību ir noteikti vienošanās aizliegumi. Tas slaida apakšā ir iekopēts tāds neliels izrāvums no konkurences likuma 11. punkta, un jūs redzat, ka konkurences likums saka, ka ir aizliegtas šādas vienošanās, un tad ir garš šo vienošanos uzskaitījums, kas šīs vienošanās uzskaitījums turklāt nav ekskluzīvs. Ļoti līdzīgi ir formulēts lezumā. Tad ir tāds vispārīgs pieņēmums, ka šīs vienošanās vai nu pārkāp konkurences tiesības pēc mērķa, vai nu pēc sekām. Ja šīs vienošanās pārkāp konkurences tiesības pēc mērķa, tas nozīmē, ka šāda vienošanās vienmēr pārkāps konkurences tiesības, un tur kāda detalizētāka analīze nav nepieciešama. Visizplatītākais šis piemērs ir kaut kāds cenu kartelis. Divi preču ražotāji vienojas par kādu cenu viņi šīs preces pārkāps. Un tad ir šī otra pārkāpuma grupa, kuri var pārkāpt konkurences tiesības pēc sekām. Piemēram, tas pats ekskluzīvas izplatīšanas gadījums, par ko es tikko runāju. Ar to gribu teikt, ka intelektuālā īpašuma aizliegumi viņi visbiežāk atbilst šim seku mērķim. Līdz ar to uzreiz jūs nevarat pateikt, vai šie konkrētie punkti ir aizliegti vai nav aizliegti no konkurences tiesību aspekta. Un tad konkurences likuma 11. pantā un arī LEZ 101. pantā ir šis vispārīgais nosacījums, ka atsevišķas vienošanās viņas ir atļautas. Un tad tie 4 uzskaitīti nosacījumi, pie kādiem viņas ir atļautas. Un tad tas, ko līguma noslēdzēji var darīt, ir vai nu paši analizēt to, vai šī vienošanās atbilst šiem 4 punktiem, vai nu paļauties uz tā sauktajiem drošības sliekšņiem, jeb safe harbor, kas nozīmē, ka Eiropas komisija ir, ņemot vērā jau visu iepriekšējo Eiropas komisijas praksi, Eiropas Savienības tiesa praksi, ir apkopojuši šos noteikumus un salikusi viņus šajos dokumentos, kas ir uzskaitīti šajos slaidos. Un šajos dokumentos tad mēs visi varam atrast tos noteikumus, kurus laika gaitā ir testējusi tiesa un kuri noteikumi ir atzīti par tādiem, kas konkurences noteikumus nepārkāp. Tad, jūs redzat, speciāli par intelektuālu īpašumu jautājumiem ir šī regula par līgumu par Eiropas Savienības darbības 101. panta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas līgumiem. Tad uz šīs regulas pamata ir izdotas šīs komisijas pamatnostādnes, kas ir tāds diezgan biezs dokuments pāri 50 lapaspusēm, kurā ir mēģināts saprātīgi un vienkāršā valodā izskaidrot, kā tad šī regula ir interpretēta. Tad ir šī regula par vertikālo nolīgumu atbrīvošanu, kas ir samērā jauna, kā es redzu, 2022. gadā pieņemta. Arī šai regulā ir tādas pašas komisijas pamatnostādes, un visbeidzot arī Latvijā, protams, mums ir sava ministra kabineta noteikumi par vertikālo attiecību, vertikālo līgumu atbrīvošanu un arī šīs konkurences padomes padlīdības, kas skaidro šo MK noteikumu ieviešanu. Tātad šajos dokumentos varam atrast tos specifiskos noteikumus, kas laika gaitā jau tiek atzīti par tādiem, kas konkurences tiesības nepārkāp. Un tas pirmais analīzes punkts ir tas, ko es minēju, tirgus daļas. Un tirgus daļa tā ir nebūtu ne triviāla lieta, un tirgus daļa tas ir sākotnējais analīzes punkts visām šajām vienošanām. Jo šie noteikumi paredz, ka tie atbrīvojumi, tātad tas, ka šie noteikumi ir nekaitīga konkurencei, ir tiešām mērā atkarīgs no
vienošanās dalībnieku tirgus daļas. Tātad, ja vienošanās tiek noslēgta starp konkurentiem, tad šis drošais tirgus daļas slieksnis ir 20%, ja šī vienošanās nav noslēgta starp konkurentiem, tad šis drošās vienošanās slieksnis ir 30%. Tātad, ja šī tirgus daļa ir lielāka, tas nenozīmē, ka šie noteikumi ir automātiski pārkāpt konkurences tiesības, bet tas nozīmē, ka viņi ir individuāli jāizvērtē. Tas nozīmē, ka jūs vairāk nevarat paļauties uz šiem drošajiem sliekšņiem un drošajiem noteikumiem, ka šī vienošanās obligāti ir konkurencei nekaitīga. Un tad vēl viena lieta, ja šī tirgus daļa ir 40% vai vairāk, tad iespējams, ka kāda no pusēm atrodas dominējošā stāvoklī un dominējošā stāvoklī esošai pusē tie uzvedības noteikumi ir daudz stingrāk regulēti. Tad par kaut kādiem konkrētiem tirgus piemēriem, kas faktiski ir tas gandrīz vai svarīgākais uzdevums, lai vērtētu to līgumu. Šie visi ir samērā neseni piemēri 2022. gada lēmumi. Pirmais ir par Forum Cinemās kinoteātra apvienošanās lietā lēmums, un kuras šis noteiktais konkrētais tirgus, tas ir tas konkrētais tirgus, kurā būtu jāvērtē šī tirgus daļa, ir kinofilmu izplatīšana kinoteātriem Latvijā. Tiesību īpašnieki uz filmu ir tie, kas pārdod šīs tiesības izrādīt filmas Latvijā kinoteātra īpašniekiem. Tātad šīs ir divas puses, un tad mums būtu jāskatās katras no šī līguma pusēm dalībnieku tirgus daļa, lai mēs saprastu, vai mēs varam paļauties uz tiem drošiem noteikumiem vai ne. Tad tālāk, ja divi tirgi ir definēti Walt Disney un 21st Century Fox apvienošanās lietām, arī nesen lieta, un tad mēs redzam, ka tās filmas, kad viņas tiek izrādītas kinoteātrī, tad viņas pēc tam nokļūst traumēšanas platformās, un, piemēram, tas mājas izklaides satura tirgus ir atsevišķs tirgus no tā tirgus, kur filmas tiek izplatītas kinoteātriem. Un vēl atsevišķāks tirgus ir šī audiovizuālā satura izplatīšana vai licencēšana. Ar to audiovizuālo saturu tajā lietā tiek saprast viss, kas ir seriāli, sports, kaut kādi realitātes šovi, tiešraides un tā tālāk. Un šeit ir interesanti, ka tām tirgum ir divas dimensijas. Viena dimensija, proti, ir šī preces dimensija, ka mēs redzam, ka te ir, piemēram, kinofilms vai tas mājas izklaides saturs, un otra ģeogrāfiskā dimensija. Un tad tā ģeogrāfiskā dimensija, kā no šiem piemēriem varam redzēt, viņa ir atšķirīga. Viņa var būt Latvija, viņa var būt arī plašāk, piemēram, Eiropas Savienība vai Eiropas ekonomiskā zona vai pat globālā tirgi. Šajā Walt Disney lietā tad komisija nonāca pie secinājuma, ka tas, piemēram, ir arī atkarīgs no kādām lingvistiskām lietām. Piemēram, ja filma ir spāniski, tad varbūt tas konkrētais tirgus ir viss spānis runājošā auditorija, tad Spānija un citas valsts, kurā cilvēki runā spāņu valodā. Tad par tiem vienmēr aizliegtiem noteikumiem. Tātad šajā regulā un šajā vadlīnijā ir paredzēti noteikumi, kas vienmēr būs aizliegti un kas nekādos gadījumos nebūs atļauts. Tātad šie noteikumi nedarbojās. Pirmais ir tālāk cenu noteikšana. Tālāk pārdošana cenu noteikšana ir, piemēram, ka izplatītājs vai licences devējs nosaka licences ņēmējiem pienākumu tālāk šo produktu tirgot par noteiktu cenu. Tā darīt nedrīkst, tātad tas ir uz praksi balstīts secinājums, ka tas šāda rīcība vienmēr pārkāp konkurences tiesības. Vienošanās par cenām konkurences starpā. Tas arī ir šis sauktais hardcore restriction, kas vienmēr ir aizliegts, un šādi konkurenti savā starpā nevar vienoties par cenu. Tas, protams, attiecās uz tām cenām, ko konkurenti piemēro preču pārdošanu trešajām pusēm. Protams, ja ir līgums ar konkurentiem par kaut kādu licences noslēgšanu, tad tā licences maksā, protams, tā vienošanās priekšlis par to pusi savā starpā var vienoties. Šī pasīvās tirzniecības ierobežošana, pasīvā tirzniecība faktiski nozīmē, ka ja pusē ir piešķirts kaut kādas ekskluzivitātes tiesības uz kaut kādu preču izplatīšanu vai
intelektuālā īpašuma tiesībām, piemēram, Latvijā ir divi veidi tirzniecības. Aktīvā tirzniecība, piemēram, kad tas uzņēmums izdomā, ka viņš gribētu pārdot šīs preces arī Igaunijā, un tad viņš vērš kaut kādas mārketinga aktivitātes Igaunijā, piemēram, reklamē to preci Igaunijā vai sazinās ar potenciāliem klientiem Igaunijā, to sauc par aktīvo tirzniecību, bet pasīvā tirzniecība ir vienkārši, ja tas uzņēmums tirgo preces Latvijā un kāds nejauši pilnīgi no zila gaisma, klients no Igaunijas atnāk pie viņa un palūdz viņam šo preci pārdot. Tā konkurences tiesība izpratnē ir pasīvā tirzniecība, un to ierobežot nevar. Tajā, kā jūs redzat, piekļuvās rakstīts, ka pastāv arī dažādi izņēmumi, bet tie izņēmumi ļoti specifiski. Ja kāda šāda pasīvās tirzniecības ierobežojuma noteikti tas ir tas, kam jāpievērš uzmanība. Ražošanas apjoma ierobežojums, tas ir vēl viens tāds kritiskais punkts, ko konkurences tiesības mēģina apkarot. Proti, tā ideja ir, lai puse vienmēr varētu saražot tik daudz preces, cik uzskata par nepieciešamu, jo mākslīgi samazinot šo ražošanas apjomu, palielinās pieprasījums, palielinās cena, kas ir konkurencei negatīvs noteikums. Un tirgus vai klientu sadalē arī konkurences starpā, tad ir tas noteikums, kas gandrīz vai nekad nevarētu būt atļauts. Tad ir vesela virkne ar tādiem atļautnieku noteikumiem. Es to visu nepārlastīšu, bet jūs redzat, ka šie noteikumi pēc būtības, viņi visi ir tādi, kas vērst uz kaut kādām normālām darbībām, lai tātad atļautu pusē aizsargāt savas intelektuālās īpašuma tiesības. Protams, ka konfidencialitātes noteikumi ir tādi noteikumi, kas varbūt nepieciešami, lai šīs intelektuālās tiesības aizsargātu kaut kādi pienākumi vispārīgi palīdzēt sadarboties pret šiem ļaunprātīgiem intelektuālā īpašuma noteikumu pārkāpējiem un līdzīgi noteikumi. Tad šādi noteikumi, kas pēc savas būtības neierobežo konkurenci, viņi vienmēr būs atļauti. Arī attiecībā uz konkrētu tādu nolīgumu veidu, šiem franšīzes līgumiem arī ir šis noteikums saraksts, šis izriet tieši no šīm Eiropas komisijas vertikālajām vadlīnijām. Tā kā, ja pušu starpā ir noteikts franšīzes līgums, tad tīri objektīvi ir nepieciešams, lai šis franšīzes ņēmējs koncentrētos uz šī noteiktā biznesa attīstību. Tad, lai viņš neattīstītu līdzīgu biznesu, tad ir samērīgi, ka puses savā starpā nolīdz šādu noteikumus. Šis ir interesantāk, ka šie ir tā kā diskutējumie noteikumi. Tas nozīmē, ka šie noteikumi var būt gan aizliegti, var būt gan atļauti. Vērtējums par šiem noteikumiem būtu jāveic tiešām katrā konkrētajā gadījumā atsevišķi. Piemēram, mēs varam paskatīties, ka pēdējo licences ņēmēja pienākums neapstrīdēt licences devēja intelektuālā īpašuma tiesības. Vispārīgais tas uzskats, ka, protams, licences ņēmējs, viņš arī vislabāk zina šo, piemēram, tehnoloģiju, un viņš vislabāk var saprast, vai pēc būtības šī tehnoloģija vispār ir tāda, kas ir aizsargāta ar intelektuālā īpašuma tiesībām. Un tāpēc, ņemot vērā to intelektuālo īpašumu tiesību mērķi, tas varētu būt tāds, ka tikai tās tehnoloģijas, piemēram, patenti, kas tiešām ir radoši, tad viņiem būtu jābūt aizsargātām ar šīm intelektuālām īpašuma tiesībām. Tādēļ šīs uzņēmums, kas, piemēram, lieto šīs tehnoloģijas, var saprast, ka tas varbūt nav tāds gadījums un mēģināt apstrīdēt šīs vispār licences devēja tiesību šādu patentētu tehnoloģiju kā tādu. Šis varbūt arī tas viens no galvenajiem aspektiem, kāpēc šāds līguma noteikums var būt spēkā neesošs. Tad piemērs, ko mēs esam sastapuši šīs legal due diligence procesos, ir varbūt vērsts tieši uz šī nekonkurēšanas pienākuma termiņu. Kā jūs redzat no šīs klauzes zulas, tad šajā gadījumā licences ņēmējs ir apņēmies nekonkurēt, neizplatīt licences devēja konkurentu
produktus līguma darbības laikā, kas varētu būt pieņemams līguma noteikums, vērtējot šo pušu tirgu daļu, protams, arī atsevišķi, bet šis pienākums attiecās arī uz 2 gadu termiņu pēc šī līguma beigām. Šāds noteikums gan visdrīzāk viņš varētu pārkāpt konkurences tiesības, jo nav saprātīgi ierobežojumi kādēļ, lai šis licences ņēmējs arī pēc tam, kad viņam vairs nebūtu tiesības izplatīt šo konkrēto produktu, nevarētu izplatīt kāda cita konkurenta licencējums datorprogrammas par šajā gadījumā. Tātad šis vispārīgais pieņēmums, ka ir samērīgi runāt par kaut kādu nekonkurēšanu šo tiesisko attiecību darbības laikā, bet ja tas notiek laikā pēc līguma, tad tas visdrīzāk nebūtu atbilstoši konkurences tiesībai. Tad vēl viens piemērs par filmu ekskluzīvu izplatīšanu. Arī diezgan vērta lieta, kā jūs redzat, bet tas nekārtē saprast tos principus, pēc kādām Eiropas komisija vadīja šajā lietā. Te ir mēs runājam par ekskluzīvu filmu izplatīšanu, proti šajai MGM piešķīra Vācijas raidsabiedrībai ekskluzīvas tiesības uz filmu izplatīšanu 15 gadiem, un tur bija ļoti daudz filmas, kurām šādas tiesības tika nodotas. To skaitā arī 14 James Bond filmas, kas ir patērētājiem, skatītājiem labi zināms, un varam uzskatīt, ka tas ir kaut kāds tāds ļoti būtisks aktīvs šai raidsabiedrībai. Un tad komisija skatīja šo lietu, un viņa uzskatīja, ka tomēr šis ekskluzīvā licences piešķiršana ir pārmērīga, jo pirmām kārtām tas termiņš ir garš, otrkārt ļoti daudz filmu ir un arī tādas vērtīgās filmas. Un tad gala secinājums šajā lietā bija, ka Eiropas komisija atļauj šādu ekskluzīvu izplatīšanu piešķirot gan šos logus. Proti, bija kādu laika periodu šo 15 gadu laikā, ka šīs licences uz filmas izplatīšanu varētu tikt piešķirts arī citām raidsabiedrībām. Tad nonākam mēs pie tā dominējošā stāvokļa aspekta, proti dominējošais stāvoklis, tas ir atsevišķs konkurences likuma un lezita pants, tur 13. un 102. kas nosaka, ka ja puse atrodas dominējošā stāvoklī, tad uz viņu attiecas striktāk uzvedības noteikumi. Tad to vai puse vai uzņēmums atrodas dominējošā stāvoklī, sākotnējais vērtējums ir tirgus daļa, lai gan jāsaka, ka dominējošā stāvokļa definīcijā ne Latvijā, ne arī Eiropas Savienības tiesībās šīs tirgus daļas liekas nav ietvers, tomēr tāds vispārīgs uzskats, ka ja ir šie 40%, tad varētu būt, ka ir dominējušais stāvoklis, jo šie procenti ir vairāk, jo ir lielāka iespējamība, ka uzņēmums atrodas dominējošā stāvoklī. Tātad, ja uzņēmums atrodas dominējošā stāvoklī, tad tā iespējas ierobežot intelektuālā īpašuma objektu ir vēl ierobežotāks. Un šeit ir arī 2 piemēri par uzņēmumiem, ko komisija atzina par esošiem dominējošā stāvoklī, un šie uzņēmumi tad piešķīra ekskluzīvas tiesības izmantot kaut kādu sev piederošu tehnoloģiju citiem uzņēmumiem. Kā jūs redzat, tas gala secinājums viņš var būt dažāds. Pirmajās 2 lietās tātad komisija pateica, ka tas nav pārkāpums pats par sevi. Kāpēc nosaukumiem jūs saprotat, ja tā runa ir par automašīnām, ne Renault, ne Volvo noteikti nebija paši par sevi dominējošā stāvoklī, piemēram, vieglo automašīnu tirgu, bet piemēram, tirgus par rezerves daļām, tas konkurences tiesību izpratnē ir atsevišķs tirgus. Tā kā rezerves daļa tirgus, kas der Renault automašīnām vai Volvo automašīnām, viņš ir atsevišķs tirgus, un tad liela iespējamība, ka šie abi uzņēmumi ir dominējošā stāvoklī tajā tirgu. Tad komisija nesaskatīja pārkāpumu, bet šajās 2 citās lietās komisija tomēr saskatīja, ka šī ekskluzivitātes nodošana uz noteiktu intelektuālā īpašuma tiesību objektu ir problēma un ir konkurences tiesību pārkāpums. Līdz ar to es atkal vēlējos uzsvērt, ka katrs gadījums vērtējams individuāli, un tad vienkārši mēs nevaram paļauties uz kaut kādu secinājumu, kas būtu vienmēr tāds pats. Vēl tāds pārkāpuma piemērs par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu
pavisam svaiga lieta, tātad deva, pēc būtības rīkojāt tādējādi, ka tuvojoties beigām šī patenta termiņam, kas bija 10 gadi, viņi mēģināja šīs tiesības uz noteiktu zāļu ražošanu tomēr kaut kā notaigāt, un tad viņi sadalīja šo patentu vēl kaut kādā sīkākās daļās un iesniedz patentu pieteikumus uz vēl šo tiesību nostiprināšanai, to lielākā daļa, kas netika apstiprināta, un arī veicina kaut kādas citas darbības, lai neļautu konkurentiem ražot konkrēti ar viņu šo medikamentu, piemēram, izplatīja maldinošu informāciju par viņu precēm. Un tad, mēs varam redzēt, ka šāda rīcība dominējošā stāvoklī esoša uzņēmuma puses ir pārkāpums. Ļoti līdzīga lieta arī Itālijā, kur Itālijas iestādes sodīja šo rakstekstu par līdzīgām darbībām šeit, un tas attiecās vairāk uz preču zīmju pieteikumu un šo certifikātu ieviešanu. Tā kā, ja tirgus dalībnieks, kas ir dominējošā stāvoklī, arī izmantojot intelektuālā īpašuma rīkus, kā šie patenti vai preču zīmes, mēģina bremzēt konkurentu ienākšanu tirgu, šādas darbības arī var pārkāpt dominējošā stāvokļa noteikums. Un beidzot, ar visiem zināmās pēdējā laikā Microsoft un Google lietas, piemēram, par pakalpojumu sasaistīšanu, mēs runāt, vai mūsu telefonā vienmēr kā tas pamata pārlūks ir Google Chrome, vai cits pārlūks, tas princips paredz, ka ja dominējošā stāvokļa esošs uzņēmums ir dominējošs vienā tirgu, tas nevar sasaistīt šo pakalpojumus kopā, tas arī var būt pārkāpums. Un arī pats pēdējais, ko gribējās pieminēt, šis diezgan interesantais konferences padomes lēmums, gan diezgan pavērts 2004. gada lēmums attiecībā uz videofilmas Terminators 3 izplatīšanu, kas tajā laikā noteikti bija tāds kastes grāvējs Latvijā, un tad konkurences padomē definē šo tirgu kā atsevišķu tirgu. Toreiz vēl tās filmas izplatījās tāda, kā es redzu, VHS kasetēs un DVD. Tad šīs tiesības izplatīt tieši šo konkrēto filmu tika definēts kā atsevišķi konkrētais tirgus. Un līdz ar to loģiski, ka tas tiesību īpašnieks atrodas dominējošā stāvoklī tādā tirgu. Tas visam daudz diskutēts lēmumu, bet augstākās tiesas senāts šo konkurences padomes lēmumu ir atstājis spēkā. Līdz ar to var gadīties arī kaut kāds līdzīgs precedents tagad, piemēram, domājot, tad mēs visiem mīlēt un zināmos traumu. Varbūt trauma arī ir, piemēram, tik īpaša filma, kad traumas izplatīšana varbūt arī varētu būt aktuāls konkrētais tirgus. Jā, paldies. Tagad laiks jūsu jautājumiem. Jā, paldies, Ivo, ārkārtīgi interesanti tādam vienkāršam filmu skatītājam, pat prātā nevarētu ienākt kādas juridiskas cīņas ir par James Bond filmu demonstrēšanu vai kādiem citiem aspektiem. Bet jā, mums ir diezgan daudz jautājumi. Jautājumi ir gan vienkāršāk formulēti, gan arī tādi sarežģītāki, kas prasa varbūt zināt arī kādu papildus fonu informāciju, bet iespēju robežās mēģināsim šos jautājumus atbildēt. Tad sāksim. Tad jautājums ir, vai var ieteikt precīzāku formulējumu teritorijai visā pasaulē vai visas pasaules teritorijā? Es teiktu, ka jāskatās, kāda veida līgums šis ir. Ja šis ir darba līgums, tad visdrīzāk tāds vispārīgs formulējums, kad tiesību atsavināšana ir spēkā attiecībā uz visu pasauli bez teritorijas ierobežojumiem, būs pietiekams un labs. Savukārt gadījumā, ja mēs vienojamies par kaut kādu konkrēta darba izmantošanu vai licenci vai atsavināšanu, tad jau ļoti precīzi būtu jāatrunā, kuras tās teritorijas ir. Būtu ieteicams tad arī atsaukties uz konkrētu valstu teritorijām, jo šis, tā teikt, ir koks ar diviem galiem. No vienas puses tiesību ieguvējs vēlās visaptverošu šo teritoriju, no otras puses, ja mums ir jāvērtē, kad taisnīga atlīdzība ir atkarīga arī no šī izmantojuma tvēruma, tad mums jādomā, kā sabalansēt tā, lai tā teikt, tiesību īpašnieks un
tiesību izmantotājs patiešām ar līgumu panāk to, kas patiesībā atbilst reālai situācijai un kāda ir pušu vēlme. Tāpēc nav iebildumi par šiem formulējumiem, bet ir jāskatās katrs konkrētais līgums atsevišķi, jo precīzāks līgumā ir definēta šī darba izmantošanas kārtība, jo arī ieteicams arī konkrēti uzskaitīt šīs teritorijas. Otrs jautājums. Vai un kā Latvijā var piemērot Creative Commons licences? Var piemērot, autortiesību likums neaizliedz izmantot standarta licences, taču ir jāņem vērā, vai šis licencēs iekļautie nosacījumi nav pretrunā ar imperatīvajām tiesību normām. Un mūsu pieredzē ir bijuši gadījumi, kad šie Creative Commons licenču noteikumi ir pretrunā Latvijas imperatīvajām tiesību normām un nāks secināt, ka attiecībā uz šīm atsevišķām izmantošanas veidiem šīs licences nav piemērojams un nav spēkā esošas. Piemēram, par tiesību izmantošanu, kas ir obligāti Latvijā pakļauts kolektīvā pārvaldījuma organizācijai. Tātad šis ir imperatīva tiesību regulējums un Creative Commons licence, kas atļauj šo te publisko izmantošanu vai to izmantošanas veidu, kas ir pakļauta kolektīvās pārvaldījuma organizācijai, attiecībā uz to izmantošanas veidu Creative Commons licences drīzāk nebūs spēkā esoša. Bet, protams, jāskatās ir katrs tas konkrētais gadījums atsevišķi. Jautājums tāds, vai pareizi saprotu, ka jēdziens atsevināšana tiek lietots pilnīgi visos gadījumos un ir nepareizi lietot ir tiesības. Arī, piemēram, tādā situācijā, ka tikai skaņdarba pirmatskaņojuma laikā pasūtītājiem ir tiesības veikt ierakstu un to publiskot. Nē, atsevināšanu mēs nelietojam visos gadījumos. Atsevināšanu mēs lietojam tikai tajos gadījumos, kad pušu griba ir mantiskās tiesības nodot citai personai, kas savukārt iegūt šīs tiesības lemt par tālāku darba izmantošanu. Tajā gadījumā, kad ir atļauta tikai un vienīgi skaņdarba izmantošana pirmatskaņojuma laikā vai ir kāds vienreizējs pasākums, tad visdrīzāk tiesības netiks nodotas, tiesības netiks atsevinātas, tiks nodotas tikai šī tiesību izmantošanas atļauja. Tā kā nav taisnība, kad varbūt es pārāk uzsvēru šo jēdzienu atsevināšana. Jēdziens atsevināšana nozīmē, ka tiesību īpašnieks vara, kā tiesību īpašniekam tiek lemt par darba izmantošanu, tiek nodot citai personai, bet savukārt, ja iet runa tikai par darba izmantošanu, tad aizvien šī ir iespēja vienoties par licenci, kas atļaut izmantot noteiktā veidā, noteiktu laiku, noteiktā kārtībā, jo precīzāk atrunāt kādā veidā, vai tas ir reklāmai, vai tas ir retranslēšana, raidīšana kādā platformā, kādam apjomam, jo skaidrāka būs pušu, tā teikt, vienošanās un nebūs, tā teikt, augsne pārmetumiem vai turpmākiem strīdiem. Kā ir ar personiskajām tiesībām? Vai puses var vienoties, ka kādas no autora personiskajām tiesībām netiks izmantotas? Šādu vienošanos var iekļaut līgumā, taču šo vienošanās izpilde vai iedzīvināšana ir atkarīga no katras konkrētās situācijas. Piemēram, persona var vienot, autors var teikt, ka atļaut, ka viņa autorība netiek norādīta, veicot kaut kādu konkrētu darbu izmantošanu kaut kādā konkrētā kārtībā. Taču tajā pašā laikā pat tad, ja autors būs vienojies, kad viņš atsakās no savām personiskajām tiesībām, kas viena no šīm tiesībām ir uz darba pretdarbību, tātad cīnīties pret to, ka darbs tiek izmantots tādā veidā, kas nav saskaņot ar autora, tā teikt, godu un cieņu un citiem šiem personiskajiem aspektiem, tad gan es teiktu, ka neskatoties uz to, ka tāda vienošanās ir iekļauta līgumā, visdrīzāk, ka tā būs spēkā neesoša un atteikšanās no šādām tiesībām
neietekmēs autora tiesību lemt un iebilst par to, ka darbs tiek izmantots tādā veidā, kas nav savienojams ar viņa godumu cieņu. Vai licencē nedrīkst norādīt beztermiņu? Drīkst norādīt beztermiņu, bet tad piemērosies šis autortiesību likuma pants, kas saka, ka licence, kas nav ierobežota ar termiņu, var tikt atsaukta jebkurā laikā no tiesību īpašnieku puses, par to paziņojot 6 mēnešus iepriekš. Drīkst, bet ir jāņem vērā, kādas sekas tad var iestāties, ja tiesību īpašnieks šīs tiesības izmanto atsaukt licenci. Vai autortiesību likuma grozījumi nāk no kādas Eiropas Savienības regulas direktīvas? Jā, lielākoties autortiesību joma ir daļēji harmonizēta tiesību vide, bet lielākoties tiesību normas patiešām nāk no direktīvām, arī no dažāda veida WIPO un citām konvencijām, kurām Latvija ir pievienojusies, un arī piemēram, tas jaunais noteikums, ka autoram ir tiesības uz taisnīgu atlīdzību, tas ir kaut arī rakstiski likumā iekļauts tikai 2023. gadā. Patiesībā Eiropas cilvēktiesību prakse un arī satversme saka, ka katrai personai ir tiesības lemt par sava īpašuma izmantošanu, un šis īpašums tiek izmantots bez atlīdzības, tad tā ir īpašuma tiesību, iespējama īpašuma tiesību aizskārums. Līdz ar to tas, ka tagad ir pozitivizēts un pateikts, ka autoram ir tiesības uz taisnīgu atlīdzību, nav nekas jauns, jo, ja mēs interpretējam šo tiesību būtību, tas jau bija arī pirms šo grozījumu ieviešanas. Ja nevar lietot terminu beztermiņu, ko šajā gadījumā norādīt, ja vēlas iegūt šīs tiesības uz neierobežotu laiku? Drīkst lietot terminu beztermiņa, un dažkārt arī ir atrunāts, kad licence ir beztermiņa, bet gadījumā, ja autors izmanto likumā paredzētās tiesības atsaukt, tad viņš sēdz visus izdevumus un zaudējumus, kas izmantotājiem ir radušies saistībā ar šo tiesību izmantošanu. Taču, protams, kad tāds drauds ar potenciālu zaudējumu piedziņu dažkārt var būt nepārāk efektīvs, un tad ir gudrāk padomāt kaut kādus citus formulējumus, rēķināties ar to, cik ilgi ir paredzēts, ka šīs tiesības tiks izmantotas. Varbūt, kad vienojoties par tuvākajiem 10 gadiem vai tuvākajiem 20 gadiem ir pilnīgi pietiekami, lai mēs uzskatītu, ka tā nav beztermiņa licence, bet tai pašā laikā tas termiņš ir tik pietiekami ilgs, lai nodrošinātu arī tiesību izmantotāja intereses. Nākošais jautājums. Autordarba mantisko tiesību atsevināšanas gadījumā darba devējam, ja autors ir darbinieks, tad netiek atcelts pienākums, ko nosaka autortiesību likuma 45. prim 2 pants, kas paredz sniegt autoram atskaiti par darba izmantošanu. Tas faktiski nozīmē, ka, ja es kā darba devējs iegūstu darba mantiskās tiesības, mans pienākums ir kontrolēt darba izmantošanas apjomu, lai autoram nebūtu pamats sūdzēties par taisnīgu atlīdzību. Vai nē? Faktiski tad visas no autoriem iegūtās mantiskās tiesības tālāk racionāli būtu nododamas tikai licenču veidā, ierobežojot teritoriju un terminu. Šis ir pietiekami komplicēts jautājums. Tiesa, autortiesību likuma 45. prim 2 pants paredz kārtību, kādā tiesību izmantotājiem ir jāsniedz atsauces, atskaites un jāinformē darbinieks vai darba autors par darba izmantošanas kārtību, taču šī likuma norma arī pietiekami ir elastīga. Tā ņem vērā darba izmantošanas specifiku, ņem vērā arī administratīvo slogu, kas ir nepieciešams, lai šo informāciju savāktu. Vai saprātīgos apstākļos ir paredzams, tā teikt, uzskaitīt, cik tieši reizes sociālajos tīklos ir repostota vai kādā apmērā ir publiskota fotogrāfija vai
vai kaut kādi citi elementi. Es domāju, ka šī tiesība norma ir jāpiemēro attiecībā uz informācijas sniegšanu, ir jāpiemēro caur tādu saprāta prizmu. Un turklāt attiecībā uz darbiniekiem tur ir tās pēdējā šī panta daļa, kas nosaka, ka šī atskaite par darba izmantošanu ir jāsniedz tikai tad, ja darbinieks to pieprasa. Un tad arī, ja tā situācija ir tāda, ka darbinieku pieprasītā informācija prasa ārkārtīgi lielu administratīvo slogu, lai šo informāciju sakārtot, tad atkal ir jāvērtē, cik precīzi tā informācija tiesību darbiniekam kā tiesību īpašniekam būtu sniedzama. Ja izmantotu valsts iestādes datus, vai varam vienoties par atsauci uz Creative Commons Attribution 4.0 International licences veidu. Autortiesību likums neparedz atsauci uz starptautisko licenču noteikumiem, bet praksē var sastapt atsaucis uz Creative Commons licencēm. Kā jau es minēju, ja var vienoties par Creative Commons licencēm, ja abām pusēm tas ir pieņemami, bet jāņem vērā, ka var būt kāds imperatīvās tiesību normas, kuru dēļ kādas daļas vai izmantošanas veids nav pakļauts tai kārtībai, kāda ir paredzētā šajos standarta licences noteikumos. Tālāk nākošais jautājums. Esmu viens no autoriem video reklāmai, kuru klients vēlas izplatīt TikTok. Vai pareizi būtu ierobežot šī darba izmantošanas teritoriju Latviju, tā kā līguma ar klientu tiek paredzēts, ka šis video tiek targetēts, mērķēts tikai uz Latvijas iedzīvotājiem? Vai kā citādi? Kā risināt šo jautājumu attiecībā uz materiālu ievietošanu sociālos mēdījos? Ļoti vienkārši, jo plašāks ir darba izmantošanas tvērums, teritorija, izmantošanas veidi, jo lielāka tad ir arī sasniedzamā auditorija, jo arī proporcionāli būtu lielākas tiesības uz šo autoru taisnīgu atlīdzību. Jāmēģina izdomāt kāds risinājums, kas padara šīs taisnīgas atlīdzības aprēķina formulu, kas tiešā veidā ir atkarīga. Ja tiek izmantots šis materiāls latviešu valodā, tad targetēts Latvijas auditorijai, tad ir viena maksa. Savukārt, ja to pašu saturu tulko vai izmanto plašākai teritorijai, tad attiecīgi domāt, kādā veidā atrunāt šos taisnīgas atlīdzības aprēķina mehānismu. Vai tiešām autors var atsaukt licenci, ja noslēgts autora atlīdzības līgums par, piemēram, dizaina parauga tērpa radīšanu pasūtītāju uzdevumā un tā izmantošanas tiesību nodošanu pasūtītājiem un reģistrēšanu uz pasūtītāja vārda? Kā jau es minēju, kad tajā mirklī, kad dizaina paraugs tiek reģistrēts, tad tiesību īpašnieks ir persona, kas to ir reģistrējusi. Un tālāk šī reģistrētā dizaina parauga īpašnieks ir tiesīgs lemt par darba izmantošanu. Savukārt, ja iet runa par nereģistrētām nereģistrētām tiesībām, jau autora tiesībām, tad jā, autors kā dizaina īpašnieks var atsaukt savu darba izmantošanas atļauju, bet tad ir jārēķinās un jāskatās, ja tas ir bijis pasūtīts darbs, tad ļoti iespējams, ka būs jāsadz kādi izdevumi, kas ir radušies dēļ šī tiesību izmantošanas, kas notika tiesību izmantošanas atsaukšanas rezultātā. Bet jāsaprot tas, ka ja ir šī licence, tad licences atsaukšana nenozīmē, ka būtu jāizņem tie produkti, kas ir saražoti saskaņā ar licenci tās spēkā esamības laikā. Tad, ja licences atsaukšana faktiski sniegtu tikai juridiskas seks tikai attiecībā uz tiem produktiem, kas tiek plānoti ražot pēc šīs licences atsaukšanas. Bet, protams, ka tur var būt kādi ieguldījumi izstādēs, katalogos, kaut kādā veidā, kas rada zaudējumus, tad, ja tiek izmantot šī tiesība atsaukt licenci.
vai arī otrs risinājums, tad, kā jau minēju, reģistrēt šos dizaina paraugus, kas tad atrisina to problēmu, kas ir tiesību īpašnieks un kas tad ir tiesīgs lemts par šo dizaina paraugu izmantošanu. Jautājums par to, vai pasūtītājs, ja noslēdz projektēšanas līgumu ar arhitektu biroju, kuram ir vairāki apakšnieki projektētāji, kā pasūtītājiem labāk noformulēt intelektuālo tiesību un uz projekta daļām atsavināšanu, un vai vispār var būt droši, ka apakšnieki nodod savas tiesības arhitektu birojam. Īsā atbilde ir tāda, ka droši nevaram būt, jo autors vienmēr ir fiziska persona. Tātad ir svarīgi saprast, vai autors, kuru nodarbinājis, ir apakšnieks. Šis apakšnieks ir korekti vienojies par šo tiesību atsavināšanu. Un tālāk, kā pasūtītājs droši vien var kaut kādu ķēdes posmu izkontrolēt, bet tādu absolūtu pārliecība nav. Bet, protams, kad projektēšanas līgumos mēģina rast kādus atbildības risinājumus par to, kas tad notiek. Tajā gadījumā izrādās, ka kāds no piesaistītajiem arhitektiem, autoriem, kas ir detalizējis kādu no projekta daļām, nav savas autora mantiskās tiesības nodevis pa ķēdi tā, lai korekti varētu secināt, kad tās galu galā ir tai personai, kas atļauj pasūtītājiem realizēt projektu. Tad protams, kad tas ir līguma atbildības formulējuma jautājums vairāk nekā iespēja būt drošam par to, ka nekādu pretenziju no autora puses nebūs. Varbūt arī nebūs no autora puses, bet kāds varēs konstatēt, ka šīs autora apgalvotās tiesības patiesībā nepieder autoram vai šim apakšniekam, bet ir aizgūtas no kādas trešās personas. Tad arī trešā persona vērsīsies nevis pret apakšnieki vai kādā tā ķēdes posmā, kas varbūt ir uzdevies par autoru, bet pret pasūtītāju, kas realizē projektu, kurš nav, tā teikt, ar tām tiesībām, kādas papīrs ir formulējis. Tā kā šie jautājumi ir sarežģīti un projektēšanas līgumu ķēde ārkārtīgi dažādi mehānismi. Dažkārt arī tiešām prasa visu fizisku personu, piesaistīto fizisku personu apliecinājumus, kas tad arī apliecina, ka šīs ir autora darbības rezultātā radīts projekts un tās tiesības tiek nodotas juridiskai personai, kas tālāk ir tiesīga lemt tālāk par darba izmantošanas atļauju pasūtītājam. Visbeidzot, jautājumi no mākslinieka skatījuma. Tad esmu mākslinieks un darba devēja uzdevumā rada klienta zīmolam identitāti, ieskaitot vizuālo identitāti, piemēram, logo, ko klients savās interesēs reģistrē kā preču zīmi. Man par to labi samaksāja, esmu ar nosacījumiem mierā, ejot laikam, klients vēlas uzlabot savu logo, kas jau tagad ir kā preču zīme. Kā šajā piemērā ir vai nav jārisina autora personisko tiesību jautājums. Es teiktu, ka no tādas komerciālas aprites autors pat, ja tas nav skaidri uzrakstīts, atļaujot šo logo reģistrēt kā preču zīmi citai personai, savu tiesību loku ir ierobežojis, vismaz attiecībā uz mantiskajām tiesībām. Ja gadījumā šīs izmantojums ir kaut kas tāds, kas nav savienojums ar autora reputāciju vai godu un cieņu vai kā savādāk kaitē, tad iespējams, kad ir iespējas izmantot šīs autora personiskās tiesības, lai risinātu šo personisko aizskārumu. Taču es domāju, ka mantisku prasījumu orientētas prasības īsti vairs nebūs vietā celt gadījumā, kad ir šīs logo ir reģistrēts un visiem ir zināms, ka šīs tiesības ir nodotas konkrētai citai
personai priekšzīmes īpašniekam, bet arī ir jāskatās katra konkrētā situācija atsevišķi, cik ļoti šajā logo ir tāds personisks ieguldījums, kas tad var liecināt par to, ka autoram šīs personiskās tiesības tiek aizskartas un vai redzot logo, mēs viņu asociējam konkrētu autoru un vai tā turpmākā logo izmantošana kaut kādā veidā aizskar šo personisko tiesību aspektu. Paldies par semināru, ļoti noderīgi, ļoti priecājamies. Un šķiet, ka arī jautājumu laiks ir izsmelts. Mēs arī priecājamies par iespēju dalīties ar savām zināšanām, aktualizēt šo specifisko tēmu un esam gatavi palīdzēt arī risināt kādas konkrētas situācijas, kurās, protams, kad visas iespējamās situācijas nav standarta veidīgas un tām ir nepieciešams visaptverošs ieskats. Ļoti iespējams, ka ne tikai no intelektuālo īpašumu tiesību, ne tikai no konkurences tiesību, bet arī varbūt no nodokļu, no darba tiesību un citu tiesību aspektiem. Paldies jums par uzmanību un par interesi. Paldies, prieks!